Bet jā, par šito te pārmiesošanos dzīvniekā, bet maz ticams, Man maz liekas, ka ticams. ļoti. Man, par pārmiesošanos un par karmu, nezinu, es varētu tos pastāstīt interesanti piemēru par vīriešiem un sievietēm mūsdienās. Sievietes slimo vairāk kā vīrieši mūsdienās. Tas ir fakts. Onkoloģijas nodaļas ir pilnas ar... Es nezinu, es nav pētījis tādu Es te neko. pastāstīšu. Onkoloģijas nodaļas ir pilnas ar jaunām meitenēm. Kas tikai nav par slimībām, arī vairogdziedzeres slimības, nes kāpēc sievietēm izteikt tā, kas kā vīriešiem, vairogdziedzeres ir šeit. Normālai vairogdziedzeru darbībai nepieciešams jods. Un kāpēc tā? To es izsacināju, kā man liekas karmiski. Mūsdienās, kā mēs redzam Latvijā, manuprāt, vīrieši ir ļoti gādīgi cilvēki. Manuprāt. Tu domā? Jā, vīrietis gādā par sievieti, par bērniem, par mašīnu, par sievas mašīnu, par mīļāko. Viņam ir darbs, ja? Viņam ir daudz par ko gādāt. Un viņi arī iesaistās bērnu audzināšanā, mūsdienās ļoti aktīvi iesaistās. Es nerunāju par visiem, bet ļoti liela daļa. Savukārt sievietes, ja, viņas pirmām kārtām nespēja sevi jau, tas nav nekāds feminisms vai kā tas sauc, es negribu neko teikt, es tikai ieslēdzu karmisko, lai mēs varētu aizdomāties, vai cilvēks varētu pārdzimt dzīvniekā pēc tam. Vērojot slimību proporciju salīdzinājumā vīriešu slimību proporciju mūsdienās ar sieviešu slimību proporciju. Un iepriekšējā dzīvē vīrieši bija sievietes, un tagad iepriekšējās dzīvēs. Sievietes bija vīrieši. Un vienmēr ir bijuši kari. Un ļoti daudz sievietes saņem mūsdienās karmu un slimību pa sieviešu līniju. Un tas nozīmētu to, ka iepriekšējā dzīvē šī sieviete bijis vīrietis, kurš ir nelabi izturējies pret sievieti. Un šajā dzīvē sieviete saņem šo slimību. Jo skaitļi ir lieli, par to es nezinu, nerunā. Pats esmu gājis tam cauri ar sev tuviem cilvēkiem, tāpēc tā ir milzīga problēma. Un ja mēs to problēmu nemēģināsim risināt, labi, ko tur risināt, nerisināt, es vienīgais mēģināju saprast, vai šāds salīdzinājums varētu arī ietekmēt, ka cilvēks pēc tam nonāk arī kā dzīvnieks. Ja viņš nerisina kaut kādas savas lietas. Varbūt ir vienkārši enerģetiskā apmaiņa un sievietes dod visādiem enerģetiski netīriem raspizģējiem, un uzņem visādu sūdu, varbūt tā ir. Jā, bet iespējams iepriekšējā. Bet kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka viņas jau putniem. Kāpēc viņa to tāpēc, dara? Ka normāli vīrieši nav cieņā, tāpēc, ka, cieņā ir kaut kādi, hujepļoti. Tā ir seka. Viņa dod, bet tas jau neatrisina to, ka iepriekšējā dzīvē viņa slikti izturējās pret sievietes miesu. Saprot? Tāpēc arī šajā dzīvē viņa dod un saņem. Jo, lai saņemtu to slimību, viņai taču kaut kas ir jāizdara. Jānopisas ar kaut kādu enerģetiski netīru āzi, un viss, un tu saņēmis, Tā gan taisnība ir, jā. Tā kā tā. Es gan ticu, skatoties savu kaķīti, es redzu viņā iepriekšējā dzīvē cilvēku, kurš ir nav novērtējis līdz galam to, kas viņai ir bijis. Un pat šajā dzīvē, iedomājies, man kaķis, viņš nespēja, šobrīd jau izgāja mācību, viņš nespēja novērtēt to, ka mēs viņam dodam barību. Viņš domāja, ka truša barība ir labāka. Viņa ēda sienu, kaķis ēda sienu un spļāva pēc tam ārā. Kaķi zāli ēda, bet tas viņiem ir kaut kas tur, viņi attīra sev vai kaut ko ķipa bet mēs kā atvērtām, viņa aiziet un viņa neēd savu un rāda, un tas bija tik interesanti. Bet es par to iepriekšējo dzīvi, bet tad tam kaķim ir jāatcerās, ka viņš ir bijis tas cilvēks iepriekšējā. Varbūt tas to jau. Es klausos vienu vīrieti, viņš atstāsta vēdas, es to vēdās neesmu pārbaudījis, vai tā ir. Viņš stāsta, ka dzīvnieki atceroties ne visu laiku, viņam ir dzīvnieku instinkti, bet viņš atcerās, ka viņš ir bijis iepriekšējā dzīvē cilvēks. Un viņš to ļoti nožēlojot, dzīvnieks. Kā viņš nav iespējams darījis lietas, kuras viņš ir darījis. Mums jau arī ir dzīvnieciskie instinkti. Piemēram, es esmu novērojis, ka man ir bijušas konfliktētas situācijas kaut kādas.
Neteikšu kādas. Konflikta situācijas? Konflikta situācija ir bijusi, un līdzīgi kā Taisons, es esmu smiekodis 2 reizes. Un nopietni, es to esmu izdarījis instinktīvi, kā dzīvnieks. Tas gan laikam ne, bet Un, katram savs. Es zinu, ka mums vienām čomām Salazirā bija arī kaut kāds baigais, kaut kāds kautiņš masveidu vai kafēnīcā vietējā, tur ķipa Disen laikam bija, vai kas visi tur sadzēsies. Un šim bija nākošā dienā uz roku, viņš atrada sev, ka ķipa iekodas kaut kas ir. Tā kā, zobi palikuši, ķipa iekšā nospiedums, bet kas un ko neviens neatcerās. Es laikam kodas nav nevienā. Tu kodas citādāk. Kodas tur arī citādāk. Nē, un par to. Iekožas sev ar alkoholu. Par karmu. Ja? Mums jau visur ir zīmes, ir karma. Tur daudzi man sāk diskutēt, karma neeksistē, tās muļķības. Mēs vakar ar mazo braucam, nepabeidzu stāstīt. Mēs braucam ar ričukiem, braucam lejā pa kalnu, dzirdam aizmugurē brauc mocis. Ja? Viņš saka, davai patraucējam, davai viņam patraucējam. Es saku, pagāja reāli sekunda. Džekam acī. Mūšā acī, viss, viņš noiet. Es saku, vecīt, tu tikko gribēji traucēt. Tu tā vispār tas ir... Kā vispār viņš to iedomājas patraucēt motociklistā ar riteni vai ko priekšā mesties vai nezinu, ko var patraucēt? Kāda starpība? Viņš gribēja izdarīt noziegumu, ja, savā ziņā. Tas ir noziegums, un Džeks uzreiz saņem pretī. Kad tev bērns tur redzi, viņam visu laiku ir tā, viņš grib kaut ko izdarīt. Kaut kādu huņu viņš atcīt kāju, viņš notiek tas, un visu laiku kaut kas notiek. Acu priekšā visu laiku kaut kas notiek. Pieaugušiem jau tas pats ir. Vienkārši mēs tās zīmes, redzi, viens ir tad, kad mēs sākam teikt, ēst tīrāk, darīt kaut ko, mums tās zīmes sāk palikt redzamas. Un tad tā teikt, Dieviņš tērē uz teviem enerģiju, lai tev atsūtītu kādu zīmi parādīt, lai nedari šitā, tur, nevajag tā darīt, būs auzas, ja? Nevajag un aiziet, man ir taisnība un aiziet, un viss. Un aiziet un izdaram, pēc tam atkal ir vainīgs, tas ir vainīgs, jo bija tas un tur, ja? Tur bija bedrīta, ja? Tāpēc es nokritu, jo tur bija bedrīta. Zīmes jau ir dažāds, vēlns jau gan jau arī zīmes liek. Viņš davāja droši šeit droši, bet šeit labāk nevajag. Kurš viņi līdz Dievs vai vēlns, huj viņi zina. Manā uzturē jau tā otra puse, kuru tu sauc, tas ir vislabākais skolotājs, jo viņš mums var tikai kaut ko iemācīt. Kas ir šī pa kūciņa zilā? Marakuja. Tas ir Dienvidu auguls kaut kāds, ne? Var just marakuju? Es viņu nezinu, kā viņš garšot, ķipa kā auguls. Es ir dzirdējis, ka tāds ir, es mājās kēdis neesmu. Bet kūciņas ir garšīgas. Tu man toreiz ko iedevu? Es iedevu Napoleonu. Napoleonu, bļāviens, ko viņi bija garšīgi. Vienkārši bomba. Jūs paši viņus cep, ja? Vegānā kūciņa pašizmaksā dārgāk nekā parastā? Vai plus mīnus vienādi? Kas tur ir savādāks? Ko ķipa olām vietā, ko izmanto? Ir daudz rieksti. Rieksti nav lētī. Kaut kas rieksteļa, dārgā. Ķipa it kā vajag, kaut pienu nolsi bieži vien tiem te konditorijas izstrādājumiem pamatprodukts. Kā viņas aizvieto ar kaut ko? Pienu nolsi aizvieto ar kaut kas riekst pienu. 4 eiro litrā. Man liekas, 4 eiro bija litrā to, kur mēs pērkam visu laiku. Mēs vienu pērkam, mums dara viens. Olas jāizvieto nav. Tas arī ir vislielākais mīts, tāpēc es arī bieži prasu, kāpēc ir vajadzīgs olas vispār. Viņas nav vajadzīgas. Ja tev vajadzīgs salipināt, tad vislabāk der sēkliņas, lindsēklas. Ja es nemaldos. Šī arī varbūt tad varētu derēt, ne? Lindsēklas, tu samel lindsēklas, sāc lipt kopā un tu vienkārši redzi, kā viņš vienkārši visu salīp kopā. Es zinu, ka šajā sēklas viņas met tādu tā kā gļotriņķi, un viņas arī varētu būt tā kā līpeklas. Šajā sēklas arī varētu, bet šajā sēklam glūti teikt. Bet olas nevajag aizstāt. Olas tik, cik olbaltumvielu.
Bet tas ir rieksts. Bet viņš ir pamatā tajās kūkās, konditorijas izstrādājums, viņš ir tā kā lipekls oli ir ķipā laikam. Tas, kas ķipā savu... Ola ir kā lipeklis, Tātad to ar līnsēklām aizvieto, jā. Jā. Lipekli aizvieto ar līnsēklām. Ko es vēl gribēju pateikt par to? Vispār jau mūsu Napoleona kūciņi, viņi stāv nedēļu. Viņi stāv nebojās, laikam, tā kā piena produkts iekšā un olijā ir, acīm redzot. Laikam, jā, jo, ja mēs ejam Rimčikā, paskatāmies sastāvu tām kūkām, tur klāt ir ļoti daudz visādi un tai kūkai derīguma termiņš ir 6 dienas, 5, 6, 7 dienas. Un viņi saka, ka viņi liek klāt tos lai paildzinātu termiņu. Savukārt mēs neliekam neko klāt, un mums viņš stāv. Es nezinu, ar ko tas saistīts. Varbūt tās pareizi saka, neesmu iedziļinājies, cik ilgi parastā kūka ar olām un pienu var būt. Es nezinu. Jo, teiksim, tas kokosrieks piens, viņš jau viņi var turēt siltumā, pienu jau parasto, tu nevar tā nolikt siltumā, viņš jau sarūks, saskāpst. Viņš jātur ir ledskapī, to gan jau ka var, viņam te uzglabāšanās visi tie nosacījumi ir daudz plašāki un ilgāki un tā tālāk gan jau. Tāpēc arī droši vien tie termiņi tādi ir izstiepjās. Varbūt. Nākošo jautājumu. Tā. Par vitamīniem tu man atbildēji, par B12 tu neko nezini. Es par viņiem nav iedzīvinājies. Zelzi lietojis tu neesi. Vispār tie B bija kaut kas smadzenēm, smadzeņu darbībai. B12 ir baktērija īstenībā. B12 ir baktērija, kura sintezējas cilvēkam resnajā zarnā, bet uzsūkšanās notiek tievajā zarnā. Tievā zarna ir augšāk. Tievai zarnai apakšā. Uzsūcas B12. Bet es to ChatGPT paspīdzināju, un mēs beigās atradām, viņš atrada informāciju, ka ir bijuši pētījumi un ir bijuši cilvēki, kuriem pie pareiza uztura tievajā zarnā augšā, ja viņam ir tik daudz baktērijas tievajā zarnā, kā viņas veidojas tievajā zarnā augšā jau. B12 pašas un uzsūcas lejā. B12 ir dzīvnieku izcelsmes produktos. Gaļā, olās. Viņš arī nebija kaut kādā spirulīnā un kaut kur tā. Nē, spirulīnā bija ļoti daudz olbaltumvielas un dzels. Bet arī kaut kāds B nebija kaut kas iekšā no B grupas vitamīna. B grupas vitamīna gan jau ka bija, bet tieši B12. Tieši B12 nebija. Šās. Man liekas, spirulīnā B12 taču nebija. B12 viņu parasti var pielikt klāt pienā, kokosrieks pienā. Spirulīnā B12 mīte. Vegan B12 infused with spirulīnā. Spirulīnā ir dabīgs chlorofils, jods, vitamīns B12. Jo spirulīna, tas jau skaitās ķipa superprodukts. Spirulīna, chlorēli, tie ķipa it kā. Es kaut kāds savulaik sēni jau uzgāju, ka tepat par tādām lietām tur īsti arī visu kaut ko internetā meklēju, interesanti un visādām Es moringu lietoju vienu brīdi. Ko? Moringa. Kas tas ir? Moringa, tas ir līdzīgs spirulīnai, arī augs. Nav dzirdēts. Pirmo reizi es tādu vārdu Moringa, jā. Arī esot moringas lapās, tas ir augs, kuram nav vajadzīgs ūdens, lai augtu. Viņš vienkārši aug, un viņa lapās arī ir pilns ar vitamīniem. Tādu te vārdu pirmo reizi mūžā dzirdu. Moringa, jā. Es pat visu pats un pat neizdzeru. Man liekas, gan drīz izdzeru visu pats. Nav gan garšīga. Tā ir diezgan sausa. Es savulaik biju sapircies, es tos uzturu bagātnēs, es viņus ar čupām arī mecis ir ārā, ka jau novecojuši. Kas tik man tur nebija, visādi kreatīni un vibrēdu, viss pēc tam, izplivināja. Kaut gan es nezinu, vai viņiem termiņš tāds tiem ķīmiskajiem brīnumiem vispār ir. Gan jau, ka nav arī stipri var lietot pēc. Termiņš beidzās, bet pofīgi viņš jau nekaita. Kā tu domā? Šis vegānais ceļš tev ir kā vēstījums, izaicinājums vai, nezinu, atbrīvošanās?
Tas ir kaut kādu reālu jēgu dzīvē. Es uzskatu, ka tas man ir dzīves misija, vegānismu popularizēt un kaut ko tajā tēmā bīdīt. Bet, grūti sanāk. Internetā, pat cik man ir draugi, heiteri, hakeri, tad man internetā vispār bīdīt neizdodas neko. Man internets ir vienkārši tā sapists, ka tur, vairāk sapist viņu vairs nevar, Diemžēl. Nepietiek, kas ir uztaisīts pa kaut kādu vājprātu teklu, kam vispār tur nevar neko neklausīt, nav jēga, kaut kāds pilnīgais, atsaldens, tur viņi zina, kas viss iespējams ir, kaut ko gudru runāt, tur jau neviens neklausās vairāk. Cilvēki jau uz maniem lūr tā kā uz kaut ko viņi zina, Nezinu, kā atgūt. Ar ko tu gribētu darīt? Būt pa pasaules, vegānu organizācijas prezidentu. Labi, joks ir, Tu pirms tam stāstīji, ka tu gribētu kaut kādus tās uzkodas taisīt, līdzīgi kā Ko tikai subsidēt tos vegānu veikals varētu, kur maznodrošinātajiem tirgo paiku pa lētāk naudu vegānisko. Varētu tos tevot McDonald's tipu kaut kādus vegānu izveid, bet tas viss ir jādara, vegāniem ir jāapvienojas un jāveido viss tas kopā. Tas nav neviena, ne daži cilvēki darbs, tas ir jāveidojas vienkārši lielās grupās un jādara tas. Liela grupa, kurā uzlabojot pasauli, veidojot lētas uzkodas. Visi iespējamo, visi barā, vegānismu popularizē. Visiem savējā valsts, visiem ir nauda kopējā vegāna, kaut kāds vegāna dolārs. Vegāna dolārs. Piemēram, kriptomoši, kas savējā, viss, ko vien var, tikai vegāni veido kopīgi. Vegāni veido kopienu. Jā, savējā kopiena, liela vispasaules. Es uzskatu, tas ir vienīgais, kā var kaut ko panākt, ka tiešām būtiski palielināt to vegānu daudzumu. Tā pa biškam kaut ko mēs te divi runā, vēl kaut kādas grupas, nekas nemainīsies. Tagad ir sākuši arī printēt gaļu. Kas tas ir pa prikolu? Es kaut ko dzirdēju, kas tas ir vispār, ko tas nozīmē? Printē gaļu, tā 3D printeris, viņš paņem un izprintē no gaļu. Ko viņš printē viņu? Es nezinu, no ko, es neesmu iedziļinājies, bet tā nav. Sojas gaļa tā ir. Bet tā nav savā ziņā arī tā misija, par kuru tu runā. Cilvēki jau ir izdomājuši sākt printēt gaļu, un viņi drīz printēs, un cilvēks varbūt tās vairs nevarēs. Viņš nezinās, ka tā nav gaļa. Tad tā ir kaut kāda sojas gaļa, acīm redzot, vai kaut kas, vai kā. No ko viņš tas materiāls ir printēt? Es šito dzirdu, tu ir redzis printēt to gaļu, kas tas pa prikoli? Kas tas tāds ir, printētā gaļa? Es neesmu meklējis, godīgi sakot. Es arī nav skatījies nekādu. Es domāju, ka tas ir kaut kāds fufels pilnīgais, vai mošk tā arī tad ir kaut kas. Es zinu, ka ir sojas gaļa, es zinu, ka Hesburgerī tā torteļa, viņi tāda, ka vienkārši viņi atšķirt nevar. Sojas varbūt arī no kaņepju sēklām, arī gaļa, promo nopērkam, jā. Kaņepju sēklas arī. Un mēs jau viņu nopirkām, jau ziemā vēl nav uztaisīts. Es biju pasūtījis veselu čupa to sojas gaļu, es viņu nemāku uztaisīt garšīgi. Es nezinu, kā viņi dabū, kaut kāds garšvielas droši vien vajag speciāls vai kaut ko. Tad, kad iepazīsies ar ChatGPT, tad to jau būs skaidrs. Nezinu, jo man viņi sanāk tāds kaut kāds vienkārši cieta, tāds. Viņi negaršo pēc gaisa īsti, viņi tāds kaut kas, pēc gaļas es arī nezinu, kā īsti tev viņu uztaisīt. Bet tā turējā, tā tortiļā Hesburgerī vienkārši čisteta, kad tur ir nātrija glutamāts klāt. Tajā hezītī gan jau. Zini, kas nātrija glutamāts? Tas garš uzlabotājs ķipa vai kaut kas tāds? Jā. Ļoti daudz restorānu mūsdienās viņu izmanto lielos daudzumos. Tagad mums brančs restorānā un es ēdu branču. Es viņam saku, vecīt, jūs nemaucat klāt tur nātrija glutamātu. Es nevarēju apstāties. Tur bija soja, kvinoja, soja lēcas un kukurūza. Viss, nekā vairāk nebija. Es ēdu, es nevaru apstāties. Saku, jūs tur maucat, mums jau glutamātu klāt maucat. Bet, jā. Bet tas nātrija glutamāts, viņš ir no augiem iegūts, vai kaut kas? Nē, tas ir sāls. Viņš nav dzīvnieku izcelsmes produkts. Tas jau, pofīgi ēd, viss ir svēts. Viss svēts varam mierīgo sirdsapziņu ēst. Tieši tā. Ok, labi. Tā, mums vajadzīgs beigas, laikam, ir, ja? Beigas? Stundu 10, teikt, stunda ir.
Tā, ko mēs beigās? Tā, beigās noslēguma frāze. Tā, noslēgumā es gribētu pateikt to, kad redzot Bačiņu, redzot mani. Es vēl vienu svarīgāko brevu. Man te bija arī pierakstīts, kas ir svarīgs, bet viena no svarīgākajām lietām, ko es atskārtu nesen, veģetārisms. Ja veģetārietis beidz ēst gaļu, bet palielina piena produktu un olu patēriņu, tas dzīvnieku pasaulē vēl sliktāk, nekā viņš būtu ēdis gaļu un atstājis to patēriņu nemainīgu. Jo dēļ viņi tiek vairāk eksploatēti dzīvnieki. Vēl vairāk tiek eksploatēti, kurus beigās tāpat nogalinās un tā tālāk. To veģetārieši daudzi no labākās sirdsapziņas atmet ēst gaļu, bet viņi palielina piena produktus. Man vismaz tā bija, es sāku ēst vairāk sieru un vairāk olas, kad es biju veģetārietis. Un tas nozīmē, ka uz manīm šancē vairāk govs un vairāk vistas. Man vairāk vajadzīgs tos dzīvnieks ir eksploatēt dēļ manīm. Vēl vairāk to eksploatēt. Vēl vairāk, un tas ir vēl sliktāk. Ja tu pievērsies veģetārismam, nekādā gadījumā nedrīkst palielināt olu un piena produktu patēriņu. Citādi tas ir vēl sliktāk. Tavai veselībai neapšaubami visticamāk, ka būs labāk, jo tu beidz ēst gaļu. Bet dzīvniekiem tas būs sūdīgāk. Tā ir viena no tādām svarīgām lietām, ko daudzi veģetārieši viņi pat neaizdomājas. Man arī no labākās sirdsapziņas gribēja darīt labāk, ka beigās sanāk vēl lielāks sūdzes. Beigās sanāk, kad vēl lielāk, jā. Tagad varam nobeigt. Jā, bet daļēji tāpēc man arī gribējās pacelt to karmas tēmu. Es gribu pēc tam palasīt komentārus, ko cilvēki raksta, kādas ir atsauksmes. Cilvēki, kuris kaut ko saprot no karmas, ir tas tā, nav tas tā. Bet tāpēc man patīk, ka tie visi produkti, uz kuriem es šobrīd raugos, viņi mums visi ir domāti tam, lai mēs varētu atstrādāt to, ko mēs esam atnākuši atstrādāt šeit, uz šīs pasaules, šajā laikmetā, jo šis laikmets iet uz beigām. Vēdiskajā zināšanās viņš saucās Kali Juga. Pēc tam būs Sati Juga, ir 4 laikmeti. Pirmais ir Sati Juga un pēdējais ir Kali Juga. Mēs dzīvojam Kali Jugas laikmetā, viņš iet uz beigām. Un tāpēc arī ir tik šausmīgi lielā eksploatācija dzīvnieku. Un kā mēs redzam, tad viņa paliek vēl lielāka, jo šobrīd attīstās karnivora diēta uz zeļu un plaukstus, un cilvēki pāriet pilnīgi tikai uz dzīvnieku izcelsmes produktiem. Un mēs runājam par cilvēki demonizējās. Mēs runājam par evolūciju, un evolūcijas sākumā cilvēks ēda tikai gaļu. Viņš ēda tikai gaļu, jā. Mēs, kad bijām maziņi, mēs biksēs arī dirsām un mīzām, vai tam nav jāizaug no tā kaut kāda brēta? Man patīk šie piemēri. Jā, tā gan ir, jā. Un tad mēs evolucionējam. Un tad parasti tiek stāstīts par to, ka paprika ir mākslīgi izveidota vai tur burkāns, ja, ka burkāns dabā neaug. Ja. Ir augi, kas neaug, tur mākslīgi izveidoti. Bet tāpēc jau arī cilvēks evolucionē, viņš rada augus, kuru dabā nav, bet kuros ir D vitamīns, vai K vitamīns, vai C vitamīns, lai mēs varētu apmierināt savu vēderu. Agrāk cilvēki nevarēja izaudzēt, viņiem nebija tās opcijas, ne sojas audzēt, ne to, viņiem bija jāēd tā gaļa, viņiem nebija. Kaut gan agrāk cilvēks arī kaut kādos laikos bija vācējs. Bija vācējs. Pārtika no ogām, sēnēm un tā tālāk. Pirmais viņš bija vācējs, jā, viennozīmīgi. Viņš bija vācējs, viņš sāka ar augļiem. Lūk, jā. Jā, un tad tas, ko es gribētu beigās, lai saprastu to, ka vegānisms ir vajadzīgs. Viņš mums nedara pāri, viņš ir draudzīgs, viņš ir draudzīgs videi, draudzīgs cilvēkam, draudzīgs sabiedrībai. Draudzīgs dzīvniekiem galvenais arī, jā, draudzīgs dzīvniekiem, visiem draudzīgs. Un galvenais saprast, ka, jā, gadījumā mums paliek sliktāk, tad attiecīgi mums ir bišķiņ jāpastrādā, varbūt tās pie mentālā plāna. Pie mentāla, un tas ir posms, kas tiks pārvarēts. Tas ir kaut kāds pārējais posms, kas ir. Kā arī fiziskajā plānā. Un, jā, paldies tev, Marek, par paldies šo tev, pasākumu, par iespēju. Skatīsimies uz atsauksmēm. Iespējams būs jāuztais atkal kaut kas ar jau vairāk kaut kādiem dziļākiem jautājumiem. Jā, man te bija pierakstīts daudz vairāk, mēs jau vairāk tā kā, nekas. Galvenais, es par to veģetārismu gribēju pateikt, kas man arī es pats atskārtu kaut kādu laiku, neliels samērā laika apakaļ, un sapratu, kā līdz tam nedomājās. Ka tas ir tiešām, ka vēl sūdīgāk sanāk.
Ja tu ēd gaļu un apēdi, tur, teiksim, olu dienā, bet tagad tu apēdi 3 olas dienā, tas nozīmē, ka tev uz tevim šansē 3 vistas, nevis Jā, viena. es agrāk, kad es lietoju olas, es vairāk iedziļinājos. Tur bija viena viela, kura ir, kad vistiņa staigā ārā un pati atrod, ko apēst. Tur bija klāt viena viela, un šobrīd, kad tā vista tiek turēta krātiņā, viņai neizstrādājas tik daudz to svarīgo lietu. Lūk, informācija, kuru, kā man agrāk, kas man bija nepieciešama agrāk, tā ir atstāta pagātnē, un es uz to neciklējos. Tāpat tās arī kā uz olas dzeltenumu, ka olas dzeltenumu nevar ēst. Tur arī tas ir smieklīgi, jo patiesībā olas dzeltenumā pat ir vēl vairāk olbaltumvielas kā olas baltumā. Nu, tas, man liekas, arī bišķiņ necieņa pret olu. Mēs paņemam, izmetam olas dzeltenumu, izmetam un olas baltumu apēdam. Nu, kā mēs tā, ja? Tā kā kaut ko brāķējam, kaut ko nebrāķējam. Bet pasaka, ja visi audzētu vienkārši super brīvos apstākļos, viņi dzīvot līdz nāvei, kamēr dabiski viņi nomirst, un viņi paņem noroku. Tās olas būtu ķipā, vegāniem draudzīgas. Ja dzīve vispār, nu vistai tik vien labi apstākļi, cik vien var būt, un viņi netiek apēsti beigās. Bet vista dēja olas, kura nekad nebūs cālis. Iedomājies? Vista dēja olas. Nu, gan viņi arī dēja tādas, kas ir cālis. Ja gailis viņu apaugļo. Ja gailis... Tas ir viss te mēneša reizes olas, arī kaut kur ir teiks, ka tas ir tukšās olšūnas pīļī. Jā, tāpēc es tās olu tēmu man ir sarežģīti aizskart, tāpēc, kad sanāk vista ir putns, kurš nelido, kurš dabā nav. Vista ir putns, kurš dēj, olas, kurš nebūs cālis. Nu, es īsti nesaprotu, vai tā nav matrica, mums nav nolikta tā. Labi, paldies. Vai vista mums nav nolikta vienkārši kā, nu, saproti, par ko stāsts. Vistai, nu, come on. Vista ir... Pa matricām labāk nerunāsim. Man šitās te esi domājis, kādas tik murgas nav. Nē. Labāk nē. Dzīvosim cilvēka fiziskajā pasaulē ar garīgu ievirs, bet pārāk neaizrausimies labāk. Jā, man tā ir vismaz, labs noslēgums. Neaizrausimies. Neaizrausimies. Citādi sāksies ceļošana laikā un vēl kas tikai ne. Cilvēks var ceļot laikā? Es esmu sakombinējis, ka var, bet ļoti nelabā manierē tas notiek. Tā kā šo tēmu necilājām. Jā, mēs vienkārši aizceļojām. Nākotnē gan jau Bačiņš ieraudzīja. Es jau ir redzējis apkārt cilvēks no nākotni, tā kā man pietiek. Jā, tā kā kādi... Viss jau notiek tajā Viņš jau plānā. Zina, kas notiks, ja viņš turpinās ēst gaļu, tāpēc viņš laicīgi pasaka stop. Es lēc nost. Lēc nost, jā. Nu, taisnība jau ir, jā. Man liekas, ļoti labi sanāca, ne? Jā. Paldies. Paldies tev. Man liekas, sanāca ideāli.